burman, nevar manis izpostīt. Burman, nevar manis izpostīt. Nevar manis izpostīt. Nevar manis izpostīt. Wow, šis ir labrīt vietā. Labrīt, mīļās dāmas, labrīt. Pie mums šorīt viesojas grupa Tautu meitas. Es gribēju uzdot jautājumu, vai jūs varat uzminēt, kas mums šodien studijā? Vai nē? Pilnīgi nevajadzīgi. Vai varētu uzminēt, kāpēc Tautu meitas ir pie mums studijā? Jā. 3 iemesli, kāpēc Tautu meitas ir studijā. Pirmkārt, mēs jūs apsveicam ar jauno albumu, jau parīt dienas gaismu ieraudzīs 1. maijā. Varbūt kaut ko vairāk var izstāstīt mums par šo? Jā, droši, bet ņemam mikrofonu. 5. studijas albums Zem saules ir ceļā pie jums. 5. Jā. Jā, mums ir 10 gadi, un mēs svinam to ar jaunu albumu, ar dziesmām par gadskārtām. Šis albums izved cauri gadam. Jā. Kā jūs pašas esat mainījušās, esot daļa no Tautu meitas? Kur ir senākā no jums? Es domāju. Tu domā pieredzes ziņā? Protams. Dziedāšanas un darba pieredzes Tautu meitās. Jā. Visi 10 gadi sanāk, jā? Šoreiz neesmu. Tā mikrofons tiek grozīts no vienas pie otras, jā. Bet no tās senās sastāva mēs esam 3. Asnate, Aurēlija un es, Laura. Brīnišķīgi. Tad mums pievienojusies ir Gabriela, Anne-Marija un Kate, kura raksta savu bakalaura darbu paralēli visiem citiem notikumiem. Jo otra lieta, kāpēc dāmas atnāca pie mums, lai mums visiem kopā ar klausītājiem jānovēl jums laimīgs ceļš un turēsim īkšķus starts Lielajā Eirovīzijā. Kad jūs dosieties? Dosimies jau šīs nedēļas beigās, tā kā pavisam drīz. Nu, un šodien mēs savukārt gribam nospēlēt vienu jaunu skaņdarbu, jā? Tas būs pirmatskaņojums? Jā, tas ir pirmatskaņojums. Patiesībā tā ir Jāņu dziesma, dziesma par tādu tā kā paļaušanos, bet ar šo dziesmu mēs vēlamies gan arī šo te albumu ievadīt, bet vairāk arī aicināt cilvēkus svinēt saulgriežus un svinēt saulgriežus kopā ar mums Aizkraukles pilskalnā. Tas bija fantastisks pasākums pagājušā gadā. Pagājušā bija Daugmales pilskalnā, jā, un šogad mēs aicināsim visus uz Aizkraukles pilskalnu, kas ir iespēdīgākais pilskalns, kādā, man liekas, es Latvijā esmu bijusi. Aizkraukles? Jā, Aizkraukles pilskalns, tiešām. Mēs pēc mirkļa vēl par rītausmas koncertu rituālu parunāsim, bet šobrīd pirmatskaņojums Radio Skonto ēterā. Radio Skonto. Labrīt, ir 9:44 minūtes Radio Skonto. Mūsu šī rīta viešņas Tautu meitas, un mēs sākām runāt par rītausmas koncertu rituālu, kas pagājuši, kad saulgriežos, tik Daugmales pilsdripās, un es atceros, es braucu uz koncertu, uz cēlos, man liekas, 1 naktī, lai brauktu cauri tātad visai pilsētai, un jo koncerts sākās man šeit 3. Jā, 3. Un tagad es skatos par šī gada koncertu, jā, tad naktī no 20. uz 21. jūniju, 2 naktī. Jā, tieši tā, koncerts notiks nedaudz vēl tālāk no Rīgas un nedaudz agrāk, līdz ar to mēs pat aicinātu neiet gulēt. Jā, vienkārši, jā. Un jau, pirms pusnakts jau ieņemt kursu Aizkraukles pilskalna virzienā, pa ceļam noklausīties mūsu jauno albumu, lai tā teikt, var pagaist skaļāk un dziedāt līdzi. Jā, var. Un tad jau, 2 sāksim rībināt Aizkraukles pilskalnā līdz pat saulēktam, kas būs, protams, koncerta kulminācija. Tagad sanāk, tā ir nakts no 20. uz 21. jūniju. Jā. Forši. Tad dažam labam tur sanāks 4 diennieks līdz pat Jāņu dienas rītam. Vai ne, tā sanāk tās gada īsākās naktis. Gada īsākās naktis un maģiskās naktis. Tiešām skaistākais laiks gadā ir vērts piedzīvot un sasmelties to enerģiju. Kā jums ienāca prātā vispār šī ideja kā tāda? Patiesībā tas bija nedaudz pat arī tā komiski, jo mums bija ideja par to, ka mēs gribam taisīt savu koncertu saulgriežos. Bet pagājušajā gadā mums jau visi saulgriežu datumi bija aizņemti.
Un tad mums bija tā, nu labi, ja saulrietā mēs nevaram uztaisīt, tad varbūt mēs varam saulēktā uztaisīt. Un tā bija tāda dīvaina ideja, drosmīga ideja, bet viņa tā attaisnojās, un pagājušajā gadā cilvēki tiešām pārsteidzoši daudz gribēja braukt un nevarēja. Tas ir viens no maniem pagājušā gada lielākajiem mūzikas notikumiem. Tad, kas tiešām saviļņo līdz sirds dziļumiem. Tā kā paldies, dāmas, jums par to un par tādu tiešām autentiskumu šajā, jo es biju pirmo reizi dzīvē uz saulēktu koncertu. Jā. Tas ir kaut kas, ko vērts piedzīvot. Mēs, dāmas, turēsim kopā ar mūsu klausītājiem īkšķus par jums lielajā Eirovīzijas finālā. Kuri būs tie datumi, kurā pusfinālā jūs startēsiet? Mēs esam 2. pusfinālā, un tas ir 15. maijs. Tā kā 15. maijā mēs dikti turam īkšķus un balsojam tie, kas atrodas varbūt kaut kur ārpus Latvijas teritorijām. 15. maijs. Nu, mēs nāks tuvāk vēl atgādināsim mūsu klausītājiem, tā kā lai jums veiksmes un lai viss izdodās. Paldies. Tās ir Tautumeitas. Juhu! Radio Konto!